Vēža zodiaka zīme, kuras pārvaldnieks ir Mēnesis, nes sevi īpašu, nomierinošu un jutīgu enerģiju, kas ļauj vēžiem dziļi sajust un izprast savas emocijas. Miega joga vēža zīmē ir kā ceļojums. Ceļojums atpakaļ uz mājām. Vietā, kur viss ir droši un dvēsele var iegūt pelnītu atpūtu. Mēnesis maigā gaisma pavada vēzi šajā ceļā, palīdzot atbrīvoties no dienas uzkrātajām emocijām un visām dienas rūpēm. Mans vārds ir Inese Davidsone, es esmu vēdiskā astroloģe, un šovakar mēs kopā dosimies uz sapņu pasauli. Lai nepalaistu garām arī citus video par savu zvaigznāju, spied like video un seko manam kanālam. Šovakar pirms iemikšanas ļauj sev iegrimt Mēnesis maigajā apskāvienā. Iedomājies sev apkārt mīkstu, sudrabotu gaismu, kas nomierina prātu un aizskalo jebkuru spriedzi, lai dvēsele un ķermenis var atrast līdzsvaru. Vēža dziļā saikne ar ūdens enerģiju mudina iedomāties vieglu, plūstošu upi, kas lēni un mierīgi aiznes tevi uz dziļas atpūtas valstību. Vēzis ir emocionāli jūtīgs, intuīcijām piesātināts un dziļi piesaistīts savām mājām un saviem tuvākajiem. Un tāpēc vēzis aizmieg vislabāk, kad jūtas drošībā un spēj izlaist visu dienas laikā uzkrāto. Mēnesis, kas ir vēža pārvaldnieks, katru nakti uzsāk klusu un maigu ceļojumu, kas ik vakaru atnes mieru un līdzsvaru tiem, kas saistīti ar šīs planētas enerģiju. Kad Mēnesis spīd augstu debesīs, tā gaisma sniedz vēzim klusu mierinājumu, atgādinot, ka viņš nav viens. Šajā mirklī ikviena vēža dvēselē rodas domas par patvērumu, savu miera oāzi, kur var droši izlaist domas, sajūtas un ikvienu dienas notikumu. Šī aizmigšanas prakse ir veidota tieši vēzim, kurš ar savu dziļo saikni ar ūdens enerģiju un Mēnesis gaismu var rast atpūtu savā emocionālajā un fiziskajā ķermenī. Tas ir kā ceļojums atpakaļ uz sevi, ļaujot prātam un ķermenim nokļūt dziļā miera ostā, kur sapņi un nakts atpūta ir tīri un dziedinoši. Zvaigznes un Mēnesis, vēža uzticamais pārvaldnieks, sniedz dziļu un nomierinošu atbalstu vēža miega ceļojumam. Šīs nakts debesu gaisma darbojas kā klusi sargi, kas caur savu maigumu ienes vēža sirdī drošības un aizsargātības sajūtu. Mēnesis, mainot savas fāzes,
harmonizējas ar vēža ritmiem, radot plūstošu, intuitīvu mieru. Pateicoties šai saiknei, vēzim ir vieglāk pieņemt un izlaist uzkrātās emocijas, izšķidrinot tās kā zvaigžņu gaismā, kas piepilda viņu ar dziļu, mierinošu enerģiju. Tādējādi zvaigznes palīdz vēzim izprast un pieņemt viņa jutīgo dabu, veicinot dziedinošu un pilnvērtīgu miegu, kurā katra šūna uzņem sev nepieciešamo mieru. Kad vēža enerģija ieplūst sapņu pasaulē, tā ieņem maigu, bet dziļu formu, kas ļauj dvēselei piedzīvot gan mieru, gan dziļas emocionālas pieredzes. Vēzis, būdams ūdens zīme un dziļi saistīts ar mēnesi, dabīgi tiek ievilkts intuīcijas, sajūtu un atmiņu valstībā. Šī enerģija liek sapņiem būt līdzīgiem plūstošiem ūdeņiem, viļņiem, kas lēnām, bet noteikti ieplūst prātā, piepildot to ar attēliem, sajūtām un simboliem, kas runā tieši ar vēža emocionālo kodolu. Vēzim sapņi ir ne tikai atpūtas forma, bet arī ceļš uz dziļāku izpratni par sevi. Kad viņš iegrimst mēnesis un zvaigžņu apskāvienos, sapņi kļūst par spoguli, kurā atspoguļojas viņa patiesās sajūtas un cerības. Šajā sapņu pasaulē katrs simbols, katra krāsa un katrs tēls ieņem īpašu nozīmi. Tā var būt gan pagātnes atmiņa, gan nepabeigta emocija, kas lēnām nāk augšup, kā viļņi nakts jūrā, ļaujot vēzim tajos atkal ienirt un izdzīvot jaunā veidā. Sapņos vēzis bieži vien sastopas ar vietām un cilvēkiem, kas rada drošības sajūtu. Varbūt tās ir mājas, kurās viņš uzauga, vai cilvēki, kas viņam nozīmē daudz. Šie tēli nav nejauši. Tie simbolizē vēža dziļo vēlmi pēc saiknes, piederības un emocionālas drošības. Ik reizi, kad šīs vietas vai sejas parādās sapņos, tās atgādina vēzim par viņa saknēm, par to, kas viņu padara unikālu un par to, kas ir viņa patiesā spēka avots. Vēža sapņi bieži vien ir krāsaini un pilni ar simboliem, jo viņu emocionālā būtība ļauj uztvert nianses un dziļas sajūtas, kas citiem bieži paliek apslēptas. Šie simboli var parādīties kā plūstoši ūdeņi, upes vai pat okeāns, kas vēzim vienmēr ir mājīgs un pazīstams. Ūdens sapņos simbolizē dziedināšanu, emociju izlaišanu un iekšējo mieru, kas vēzim ir tik ļoti nepieciešams. Kad vēzis sapņos redz ūdeni, tas norāda uz dziļu saikni ar savām emocijām, parādot un
pasakot, ka ir laiks pieņemt un dziedināt savu iekšējo pasauli. Vēža sapņu pasaulē arī mēnesis ieņem nozīmīgu lomu, jo mēnesis ir viņa pārvaldnieks un sirds kompass. Kad mēnesis parādās sapņos, tas simbolizē vēža intuīcijas pastiprināšanos vai svarīgu dzīves ceļojumu, kurā viņa ved jūtas un sirds, nevis prāts. Mēnesis gaisma, kas apspīd vēža sapņus, ienes tajos maigumu un skaidrību. Tas ir laiks, kad sapņi kļūst par dziļu ceļojumu pa dvēseles dzīlēm, ļaujot vēzim saprast, ka viņš pats ir mēnesis daļa, radot gaismu tumsā un piešķirot savām emocijām patieso vērtību. Kad vēzis sapņo, viņa dvēsele klejo starp pagātni un tagadni, ļaujot viņam satikties ar daļām no sevis, kuras citādi varētu palikt apslēptas. Šīs sapņu tikšanās viņam sniedz iespēju pārstrādāt, dziedināt un saprast savas dziļākās sajūtas, dodot ceļu tam emocionālajam mieram, pēc kura viņš vienmēr ir ilgojies. Katrā šādā sapnī vēzis kļūst stiprāks, izprotot, ka viņa jūtīgums ir nevis viņa vājums, bet gan vēža spēka avots. Sapņos vēža enerģija izpaužas arī kā empātija un dziļa līdzjūtība. Nereti vēži sapņo par citu cilvēku labsajūtu un dziedināšanu, izjūtot viņu emocijas un rūpes. Tā ir kā zīme, ka viņa sirds un dvēsele ir dziļi saistīta ar apkārtējiem, sniedzot rūpes un mīlestību pat sapņu pasaulē. Kad vēzis sapņo par citu cilvēku labsajūtu, viņš patiesībā stiprina saikni ar savu iekšējo gaismu un dziedināšanas spēju. Tāpat vēža sapņi var būt piepildīti ar ainavām, kuras ir dziļi sakņotas viņa atmiņās. Tās var būt vietas, kur viņš ir jūties vismīlētākais un visdrošākais. Vietas, kur viņš vienmēr atgriežas, lai sajustu sakņu spēku. Šīs vietas var būt simboliskas, piemēram, plašas pļavas vai klusas pludmales, kurās viņš kādreiz spēlējies vai baudījis dzīvi. Šie sapņi atgādina par piederību un drošību, kas ir vēža dzīves pamatā, un palīdz viņam sajust mieru, kas rodas no apziņas, ka viņš vienmēr var atrast ceļu mājup. Kad vēzis ienāk sapņu pasaulē, tā kļūst par vietu, kur viss ir iespējams, un kur katra sajūta, katra doma un katra atmiņa atrod savu dziedināšanas vietu. Šajā noslēpumainajā un maigajā sapņu pasaulē viņš atrod ceļu uz sevi, atjaunojas un atrod spēku
atgriezties reālajā pasaulē ar dziļāku sapratni un iekšējo mieru. Karma vēži zīmēja, kamēr viņš guļ, darbojas kā dziļa, zemapziņā sakņota pieredze, kurā tiek līdzsvaroti pagātnes un tagadnes emocionālie pavadieni. Kamēr vēzis atpūšās, viņa sapņos un dvēseles stāvokļos atspoguļojas tie karmiskie uzdevumi, kas saistīti ar rūpēm, mīlestību, emocionālo līdzsvaru un atbrīvošanos no emocionāli uzkrātām saitēm. Vēzis, kurš instinktīvi ir vērsts uz ģimenes un tuvāko aizsardzību, kamēr guļ, tikmēr izstrādā karmu, kas ir saistīta ar līdzsvaru starp pašsajūtu un rūpēm par citiem. Miega laikā vēzim nākas sastapties ar atmiņām un sajūtām, kuras nomoda laikā viņš iespējams nespēja izpaust vai pilnībā izdzīvot. Šo pieredžu karmiskā izstrāde ir saistīta ar emocionālajām saitēm, kas reizēm kļūst smagas un ierobežojošas. Kamēr viņš guļ, dvēsele intuitīvi atbrīvojas no tām emocijām, kas radījušas neizpratni, pārlieku pieķeršanos un pat emocionālu sāpi, tādējādi veicinot emocionālo cietināšanu. Šī ir iespēja izstrādāt dziļi sakņotus karmiskus uzdevumus, kas nāk no dzimtas saitēm un pagātnes notikumiem. Tā kā vēzis ir cieši saistīts ar mājām, saknēm un pagātnes mācībām, viņa karma ietver vajadzību atjaunot saikni ar iekšējo drošību un pašvērtību. Miega laikā dvēsele var veikt dziļas izpratnes un līdzsvara meklējumus, lai saprastu savu vērtību, neatkarīgi no ārējām saitēm un cilvēkiem, par kuriem viņš jūtas atbildīgs. Tas ļauj viņam pakāpeniski atbrīvoties no pārmērīgas emocionālās atkarības un pieķeršanās, iegūstot brīvību un iekšējo mieru. Kamēr vēzis guļ, viņa karma darbojas, lai līdzsvarotu dotās un saņemtās rūpes un atbalstu. Vēzim ir dabiska vēlme aizsargāt un rūpēties par citiem, bet šī karma aicina viņu atpazīt, ka pašam arī ir nepieciešams atbalsts un mīlestība. Miega laikā dvēsele atrod veidu, kā līdzsvarot šo došanas un saņemšanas ritmu, atgādinot, ka tikai tad, kad viņš rūpējas par savu emocionālo labsajūtu, viņš patiesi var sniegt veselīgu un līdzsvarotu atbalstu citiem. Dziļākā līmenī vēža karma, kamēr viņš guļ, ietver arī iepriekšējo dzīvju atmiņas un nepabeigtos emocionālos ceļojumus, kas saistīti ar pieķeršanos un piederību. Miega laikā viņam var atnākt tēli, sapņi
sapņi un sajūtas no sen pagājušiem notikumiem, kuros viņš iespējams piedzīvojis zaudējumu vai pārbaudījumus attiecībās. Šīs nakts tikšanās ar pagātnes dzīves pieredzēm palīdz dvēselei izstrādāt karmisko saiti ar pieņemšanu un atlaišanu, atgādinot, ka viss ir pārējošs un tikai ar brīvu sirdi iespējams piedzīvot patiesu mīlestību un piepildījumu. Tādējādi miega laikā Vēzis izstrādā karmu, kas saistīta ar emocionālo līdzsvaru, pašvērtību un iekšējo drošību. Viņa dvēsele nomierinās, izgaistot jebkurai emocionālai bagāžai un veidojot vieglāku, brīvāku savienojumu ar apkārtējo pasauli, ļaujot viņam katru jaunu dienu uzsākt ar tīru un dziedinātu sirdi. Miegs Vēža zīmē ir vitāli svarīgs, jo tas ne tikai atjauno viņa fizisko ķermeni, bet arī līdzsvaro emocionālo un garīgo stāvokli, kas šai ūdenszīmei bieži vien ir intensīvs un mainīgs. Vēzis, kurš dabiski ir vērsts uz rūpēm par citiem un bieži nes sevī pagātnes emocijas, miega laikā atbrīvojas no dienas laikā uzkrātās spriedzes un atsvaidzina savu dvēseli, kas ir tieši saistīta ar mēnesi cikliem un plūstošajiem ūdens enerģijas viļņiem. Miega laikā Vēža dvēsele iegūst iespēju apstrādāt un izlaist dienā uzkrātās emocijas, kas var kļūt smagnējas. Vēža spēcīgā empātija un vēlme rūpēties par apkārtējiem bieži noved pie emocionālas pārslodzes, bet miega laikā ķermenis un prāts atslābst, ļaujot zemapziņai apstrādāt un atbrīvot to, kas nomāca viņa jūtas. Tā ir kā dabīga emocionālā attīrīšanās, kas ļauj Vēzim katru rītu pamosties ar jaunu skatu uz pasauli, sajūtot, ka viņa dvēsele ir atgūsi mieru un gatava saņemt jaunas pieredzes. Vēzim, kura intuīcija ir īpaši sāsināta, miega laikā ir iespēja sajust dziļāku saikni ar savu būtību. Sapņi Vēzim kļūst par kanālu, caur kuru viņš var savienoties ar dziļākām zemapziņas vēstīm un atklāt savas patiesās vajadzības. Vēzim miegs ļauj ne tikai nomierināt prātu, bet arī iepazīt pašam sevi un izprast, kas viņu patiesībā piepilda, kā arī atklāt, kāpēc viņš ir tik saistīts
ar noteiktām sajūtām vai cilvēkiem. Ņemot vērā, ka vēža zīme bieži vien ir pakļauta jūtīgumam un emocionālam stresam, miegs darbojas kā resurss viņa ķermenim un dvēselē. Tas palīdz ķermenim attīrīties un atjaunoties, ļaujot enerģijas kanāliem līdzsvaroties un sagatavoties jaunai dienai. Miega laikā viņa ķermenis atbrīvojas no enerģētiskajiem bloka punktiem, ko izraisījusi ir emocionālā pieķeršanās vai rūpes par citiem, ļaujot šai ūdens zīmei uzturēt harmonisku fizisko un emocionālo stāvokli. Miegs ir vēža personīgais laiks, kad viņš var pilnībā ieslīgt rūpēs par sevi, ko citādi bieži vien aizmirst, jo tik ļoti koncentrējas uz apkārtējo labsajūtu. Šajā periodā viņa prāts var atslēgties no ārējās pasaules, ļaujot viņam justies drošībā un atbrīvoties no visiem ārējiem traucēkļiem. Tā ir iekšēja mājvieta, kur viņš var iegūt jaunu enerģiju un spēku, lai turpinātu rūpēties par citiem, nepazaudējot savu emocionālo līdzsvaru. Miega procesā vēzim ir iespēja atbrīvoties no uzkrātajām pagātnes saitēm, kas var kļūt par šķērsli jaunai izaugsmei un labsajūtai. Tā kā vēzis mēdz nest sev līdzi pagātnes pieredzes, miegs darbojas kā dziedinoša telpa, kurā viņš var intuitīvi sajust, kas no pagātnes ir izstrādāts un ir gatavs tikt atlaists. Šī nakts dziedināšana ļauj viņam saglabāt atvērtu sirdi nākotnes pieredzēm, saglabājot iekšējo mieru un gaismu. Vēzis kā mēnesis bērns dabīgi seko mēnesis cikliem, kas dziļi ietekmē viņa noskaņojumu un emocionālo stāvokli. Kamēr vēzis guļ, viņa enerģija harmonizējas ar mēnesi dabīgo plūsmu, kas palīdz izlīdzināt gara stāvokļa svārstības un emocionālās reakcijas. Šī saikne ar mēnesi nakts laikā piepilda vēzi ar īpašu mieru un aizsardzību, liekot viņam justies harmonijā ar visumu un pašam ar sevi. Miegs vēzim ir kā garīgs atgriešanās ceļojums, kas viņam ļauj savienoties ar savu iekšējo pasauli un atbrīvoties no dienas radītajām emocionālajām saitēm. Tas palīdz līdzsvarot gan viņa dziļo empātiju, gan viņa jūtīgumu, veicinot emocionālu stabilitāti un izpratni par to, kas viņam ir patiesi nepieciešams. Katru nakti
bieži vien paliek nepamanīta. Miegs, kas vēzim ir vairāk nekā vienkārši atpūta, ļauj viņa dvēselei atgriezties pie sev būtiskā, savas iekšējās pasaules un miera, kas ir galvenais, lai izdziedinātu un izbalansētu visu, ko viņš ir uzkrājis dzīves laikā. Nakts laikā Vēža karma darbojas tikpat maigi un plūstoši kā viļņi, lēnām atbrīvojot to, kas viņa dvēselē atrodas jau ilgi un ko mēnesis naktī pacietīgi un klusi palīdz izlaist. Miega laikā Vēža karma apstrādā visas tās rūpes un emocionālās saites, kas saista viņu ar pagātni, palīdzot atrisināt neskaidrības un ļaujot izlīdzināt to, kas dienas gaismā šķiet sarežģīti. Mēnesis enerģija, kas ir tik cieši saistīta ar Vēža zīmi, kļūst par ceļvedi šajā karmiskajā dziedināšanā, ļaujot viņam caur sapņiem un dziļām sajūtām atgriezties pie pašiem emocionālajiem pamatiem. Tas ir kā īpašs rituāls, kurā Vēža karma izpaužas kā smalks pavadienu tīkls, kur katra pieredze, sajūta un emocija tiek austa harmoniskā līdzsvarā. Šis miers un sapņu pasaule kļūst par vietu, kur vēzis spēj patiesi atlaist visu lieko, atbrīvot to, kas ir smags, un izdziedināt to, kas sevī nes sāpes vai nepabeigtību. Līdz ar katru dziļu elpu miega laikā vēzis iegūst vēl vienu iespēju saprast savu karmisko mācību, ka viņa būtība nav tikai rūpes un aizsardzība pret citiem, bet arī spēja būt drošībā pašam sevī, ļaujot sev izjust visu, kas dzīvē ir piedzīvots, un atbrīvot to, kas vairs nekalpo viņa izaugsmē. Šī miega laikā veiktā karma darbojas maigi un neatlaidīgi, palīdzot viņam pāriet pāri senām emocijām, saiknēm un saitēm, lai rītu viņš atkal varētu uzsākt dienu ar mazliet vieglāku sirdi un skaidrāku apziņu. Karma, ko vēzis iegūst no miega, ir līdzīga klusai, bet dziedinošai sarunai starp viņa dvēseli un mēnesis enerģiju. Tā necenšas viņu piespiest vai likt kaut ko pārvarēt ar spēku. Tā vienkārši ļauj viņam izjust visu ar pieņemšanu, mieru un izpratni. Nakts dziedināšanas laikā viņa karma atgādina par to, ka patiesais miers nāk no iekšienes, no spējas līdzsvarot rūpes par citiem ar rūpēm par sevi un no dziļas izpratnes par to, ka viss, kas ir uzkrājies, var tikt izlaists tā, lai dvēsele justos brīva un līdzsvarota. Tādējādi katru nakti, kad vēzis iegrimst miega pasaulē, viņš ne tikai atjauno ķermeni un prātu, bet arī ļauj karmas enerģijai plūst brīvi, dziedinot un apgaismojot viņa dvēseles ceļu ar mēnesis maigumu un klusu, bet dziļu dziedināšanu. Ar tevi kopā bija veidiskā astroloģe Inese Davidsone. Paldies!
Paldies, ka ļauj ievest sevi sapņu pasaulē un spied laiku šim video un nospied sekot kanālam. Ja vēlies nepalaist garām arī citus interesantus un saistošus video par veidisko astroloģiju un tavu zodiaka zīmi.